Čau, draugi! Atkal Madars no saulainās Benidormas. Un ir forša diena, forši kruti. Tā kā tā. Šodien, ko es gribēju pastāstīt jums par tādu lietu kā kaizen. Kaizen plānošana. Kaizen nodara gan savā dzīvē, gan biznesos, kur to var ieviest. Ja? Tā kā tāds. Un viena no kaizen plānošanas metodēm un baigā štelle, kā vislabāk izmantot savu televizoru. Visnoderīgākais veids viņam ir, tūlīt parādīšu, tātad pārtaisīt viņu par tāfeli ar līmlapiņām. Un pastāstīšu, ko tas dod. Tātad uz šīs tāfeles pēc kaizen metodes tiek sarakstīti darbiņi. Visi daramie darbiņi, kuri ir jāizdara. Tos vairs netur galvā, ja? Tos salīmē uz improvizētās tāfeles. Tālāk tad darbiņš tiek jebkurš no viņiem paņemts, svarīgākais sāk ar svarīgāko, ja? Un tad pa vidam, man patreiz nav plāns vēl, bet tad pa vidam liekas, kas ir procesā, tie darbiņi. Ja? Un tad tālāk tad ir tie darbiņi, kas ir tā kā izdarīti, kas gaida apstiprinājumu, kā man, piemēram, pasūtījumi, ja? Kas ir izdarīts, ja? Bet nav līdz galam vēl. Tāda sadaļa. Un tad, kad piemēram, pasūtījums ir ieradies mājās un apstiprināts, tad reku viņš tiek galā pielīmēts kā izdarītais darbs. Nu, tātad forša štelle, kā izmantot liederīgi savu televizoru. Un tā ir lieta. Un kas notiekās? Tātad mums galva atbrīvojās no liekām domām, no tiem darbiem. Mēs domājam, tas, un to visu turam galvā. Un kamēr mēs to turam galvā, mums neļauj brīvām domām plūst radošumam. Ja? Viss ir uz tāfeles, viss ir salikts un ir forši. Tātad atkal tikko ienāk jauna ideja galvā kaut kāds darbiņš, ja? uz līmlapiņas pie tāfeles klāt. Un tad arī kas vēl notiekās. Tie darbiņi tur stāv, tur kaut kādi atliekās tie darbiņi ar laiku. Ja? Un pēc kaut kāda laika tu saproti un sāc pārskat tos darbiņus un atsījājās tie, kas reāli nav vajadzīgi, ja? Ko nevajag, tad viņas izmet musarā. Un tādā veidā sakārto pa prioritātēm savus darbiņus, galva ir tīra, domas raisās, tu paņem vienu to lapiņu, sāc darīt, ja? Uzdod savu jautājumu, kā es to varu izdarīt, ja? Nevis es nezinu, kā to izdarīt, ja? Ko arī jāizmet es iesaku izmest no savas domāšanas, no savas leksikas, tātad visus vārdus un tādas frāzes ar ne, kā es nevaru, nezinu, nemāku, to visu ārā. Un to pārfrāzēt tā, kā es to varu izdarīt, kas man jāizdara, lai es to sasniegtu, ja? Lai es to darbiņu izdarītu. Un ķerās tam darbiņam klāt. Vēl kas svarīgi. Ja ir liels darbiņš un viņš atliekās kaut kāds lielāks projekts, tas tiek tad paņemts un sadalīts sīkākos darbiņos. Vēl sīkākos, tādos pat smieklīgos, ja, kas ir tāds arī paņemsi, noņems to limlapiņu, izdarīs to darbiņu, hops, viņš ir pie izdarītā darba. Tā kā tādā veidā. Un tā tiksi pie tā, kad viss lielais darbiņš pa mazam darbiņam, pa maziem solīšiem tiks izdarīts. Un tas ir baigi forši. Tā kā tāds, jo mums galvā arī daudz, ko mēs nevaram iesākt, kaut kādus darbus, projektus vai kaut kas, kad galvā ir tas juceklis un ko tad kā darīt. Un te parādās tā štelle, kad tā tad ir skaidrība, liels darbiņš sadalām sīkāk, vēl sīkāk. Un soli pa solim mēs sasniedzam savus mērķus. Un tagad tad par to, kā virzīties dzīvē uz priekšu. Tātad, ko es iesaku?
Tas ir tā, kad uzstādīt vīziju savā dzīvē. Sākās viss ar sapņiem, ja, ir sapnis kaut kāds, tātad to pārtais par vīziju, kas tiek sadalīts mērķos, ja, tad ir mērķi, kā to sasniegt, un tad arī no tā jau parādās, pats, kad tu sāc to risināt, tev parādās priekšā, kādi mazie darbiņi ir jāveic, lai sasniegtu to mērķi. Ja? Tā kā tas ir tāda štelīte, tātad svarīgi atgriežos pie vīzijas dzīvē, ja? Mērķiem, misijas, ko visums ir priekš kam tu esi radīts šai pasaulē. Tas noteikti nav iet vergot kādam vai kaut kā mums katram iekšā, katrā cilvēkā sēž ģēnijs kaut kādā ziņā. Ir spējas, ambīcijas. Mums, protams, visa postpadomu savienībā, ja, postpadomu telpā, tas viss ir apspiests un mēs esam sačakarēti ļoti. Mūsu zemapziņa slēdz visādas pretdarbības iekšā, ja, kas neļauj mums attīstīties. Bet domāt par to, un lai virzīties uz tiem saviem mērķiem, tātad, un uz savu vīziju. Ja? Tātad tā misija, tad ir ambīcijas, ja? Kādas ir vajadzīgas, ja? un kas ir, kad uzstāda tos vīziju, tos mērķus, ko vēlēs sasniegt, ja? Tad tas ir tas mērķis, un tev rokās ir kompass, uz kurien tad virzīties. Ja? Ja tu paņemsi kompasu rokā pliku, paskatīsies uz viņu, viņš rāda kaut kādu bultiņu, bet uz kurien nav jau saprašana. Ja? Tur jūrā reku, ja, tur, uz kurien virzīties, reku, uz to saliņu vai uz tās mājas jumta, pieņemsim. Ja? Tad tu paņemsi savu kompasu rokā, tas būs mērķis, un tu tiks līdz viņam. Ja? Uz saliņu tev vajadzēs vienu transporta līdzekli, ja? Uz mājas jumta tev vajadzēs citu, un tev nāks darbiņi priekšā, kas tad vajag? Tātad, man vajag tas izdarīt, un tā soli pa solim tiekam līdz tam mērķim, un tas ir baigi forši, un tā sakārtotība domāšanā, tas palīdz, ja? Un tie mērķi, sapņi, tos var skatīties arī tādā kontekstā, padomāt par to, vai tas, ko tu dari, tiešām ir tavs. Vai tas nav bijis citu domas, pieņemsim, kā iet mācīties kaut ko, kādā profesijā, pieņemsim. Jā. Varbūt, jā, ka ir tiešām pats to izdomājis, un tu ej savu ceļu, un tu esi priecīgs, laimīgs, un viss tā tālāk. Tur vēl ir tālāk, kur attīstīties. Bet lielākoties tie ir vai nu citu sapņi, kādam ir kaut kur līdz aizskriets, jā. Liekas, viņam tas viegli padodas, davai es iešu, var to mācīties grūti, bet tur tas ir savādāks. Tātad vēl ko vecāki, ko uzspiež, ja, dzīvē, ej mācīties, tur liela nauda, tur pa datoriem, pa juristi, ja, un tā tālāk. Tāds, bet cilvēks nejūtās ērti, no rīta nevar piecelties uz darbu, tātad nav, tā jau ir iekšēja bremze, un pats ķermenis rāda, un pati tava būtība rāda, ka tu neesi pareizajā virzienā, pareizajā vietā. Tā vietā, ka tu nevari no rīta piecelties un pamosties un iet uz darbu, ja, ar prieku, uz nodarbes vietu, ja, kā varētu teikt. Tātad tur kur tu darbojies. Tad padomā par to, ko tu labprātāk darītu tā vietā, lai neiet uz darbu. Ja? Viens teiks pagulēt, ilgāk pagulēt, ja? Tad tā kā atpūsties. Ja? Varbūt ķermenis prasa atpūsties, ja? Ir nogurs un tā ir atpūta. Un tādā veidā. Bet cik tu ilgi gulēs, ja? Tātad, ja tev būs mērķis un vīzija savs sapnis, kur virzīties, kur doties, tu nevarēsi nemaz ilgi gultā nogulēt un skatīties tur seriāls vai kaut ko. Tātad tu gribēsi jau celties augšā, iet un darīt. Un tad tādā veidā.
Jo visas prokrastinācijas, kas ir daramo darbu atlikšana uz vēlāku laiku, ja, tas viss ir tāpēc faktiski viens no galvenajiem iemesliem, ka tu neej tajā pareizā virzienā. Jo tas automātiski viss atkrīt. Ja tu ej un dari to, kas tiešām, kas ir tava būtība, ja, tu ej un dari, un tad dos cilvēkiem labumu, ja, kaut kādu, un tas palīdzēs. Tas ļoti, ļoti svarīgi. Un, iesaka, kā visi mani ieteikumi ir tikai ieteikumu formā, neņem tos pa pilnu pat, ja, bet paņem pārbaudi dzīvē, vai tas tev darbojās, ja, un tādā veidā. Tā kā tāds, jā, virzamies uz saviem sapņiem, mērķiem, ar ambīcijām, ja, un bez piespiešanas, bez nekas, tad, ja ir sev jāpiespiež, nav riktīgi, nav pārdomā un nav riktīgi. Tā kā tāds. Kaut kā tā, īsais video par tādām lietām, ja, kad noderēs. Man sauc Madars, un lai forši, kam noderēs šis video. Labi, čau!